zivju eļļu dzeru. Bet zivju eļļa nav taukskāps. Ja? Zivju eļļu mēs vispār iegūstam no mēnesu aknām, bet taukskāps mēs varam iegūt gan omega-3, gan omega-6. Mēs iegūstam no zivs ķermeņa, mēs varam iegūt no prīmulu eļas, mēs varam iegūt no kviešu dīkstiem, ja? Mēs varam iegūt no gurķu mētras. Un ir svarīgi, ka tas cilvēks strīdēties nevajag ne ar vienu un nekad, bet var viņam pajautāt, vispār 500 miligramu, ja? Ir jāpēr. Tas nemaz nav daudz, jo, teiksim, beauty, ja, tā mega to nodrošina. Un ko var paskatīties? Kas tajās mēnes vaknās ir, ko te viņi tur dzer? Zivju eļļa. Un viņām tagad, par ko, ja, ir tas moments, ja, ko vajag paskatīties? Tā diennakts deva ir omega-3 diennakts deva vai zivju eļļas deva tai kapsulā ir norādīta. Jo ļoti daudz cilvēku, es dzeru zivju eļļu. Un es saku, jā, bet tur nav omegas. Ir tādas zivju eļļas, kur ir rakstīts zivju eļļa plus omega-3 vai omega-6. Tas ir viens, jā. Un var paskatīties, cik tur ir tajā kapsulā omegas. Nē. Ja viņa ir bagātināta zivju eļļa, tad uz tā bonzelīša būs uzrakstīts, ja? Bet ir tādi cilvēki, nav neko, bet viņam vienkārši var iedot izglītojošu, ja tādu izglītojošu, jo man bija tāda arī situācija, jūs man atgādināt par tām svaru lietām, lai es bišķi man ko pasāku. Un es eju pēc kārtējās devas uz aptieku, jo man ir viens produkts, ko es pērku aptiekās vai drogās. Un visādā ziņā, pirms manis tur sieviete prasa kaut kādu zivju eļļu, viņa saka, tur 13, cik tur lati. Tur nošķovās, es domāju, ir tādi štrumti, tagad pa 13 latiem viņa pirks, ja? Ne, ka mūsu jau pa 17. Bet tur uzreiz ir pareizās devas, tur ir viss iekšā. Tā kā cilvēkiem var runāt par to, ka tu jau arī esi samaksājis par šo produktu, jā, tik un tik. Un redzi, te ir rakstīts zivju eļļa tikai. Un te nav uzrakstīts, ka tu saņem arī omega-3 un omega-6, jo tikai omega-3 un omega-6 var nodrošināt mūsu asinsvadu pareizu kvalitāti, asinsvadu elastību un lai nav uz šiem asinsvadiem nekādas, jā, tur holesterīna vai aterosklerotiskās aplikas. Un kas attiecās par tām svara lietām, ir daudz cilvēki, kurus tas uztrauc, jā, tātad mums ir ļoti labas programmas. Es arī esmu kaut kad piedalījusies visādos konkursos, jā, uz KGO. Kaut kā man tur ne īpaši, kaut kā es nevaru ievērot tos laikus. Es nevaru. Ir teicis pusstundu, es jau esmu pēdus, tad es atceros, ka man vajadzēja pirms tam kaut ko tur iet. Un es vienkārši izdarīju tā, kā man ir ērti. Es vienkārši sāku lietot absorberu, lietot LC balans, lietot absorberu, vienreiz dienā cipē, LC balans, vienreiz dienā, nano, plus detoks, antijos un tas viss ir. Bet no tiem, direseps, un 5 ogles no rīta un 5 ogles vakarā. Asnībā ugot. Vēl labāk attīra aknas un nieres, ko toksīnus uzsūc izvada. Es domāju, ka rezultāts ir, vai ne? Ir redzams.
rezultāts ir tāds, ka man ir viss pavisam jauns. Nu, man ir 6 centimetri. Tā. Man ir tāds jautājums par šiem jaunajiem produktiem, Diresets, Iceberry, Nano, kurām ir kāds labs rezultāts, kurš gribētu ātri kaut ko labu pastāstīt? Lūdzu. Es īstenībā citu rezultātu. To Inga tikko teica par megām. Man ir 2 ļoti paklausīgi klienti. Vienai klientei 2 mēnešu laikā ir vienkārši superīgs rezultāts. Viņai bija kādā kājā radziņa izaugums tā, ka viņa nevar paiet, un katru dienu jāstrādā ar uz kājām. Un viņa līdz ar to nesā kurpes. Bet kurpes vispār bez papēžiem, un viena kurpa viņai ir viena izmēra, un otru kurpu viņa līdz šim nesāja par izmēru lielāku. Un tagad, pateicoties tam, ka Inta man sastādīja, viņai programma bija Antioks pa vienai 3 reizes dienā, Mega bija pa vienai 3 reizes dienā, to, ko tu tikko teici, Paks pa vienai 3 reizes dienā, tur bija seniors, tur bija NJNT pa vienai 3 reizes dienā, un tagad 2 mēnešu laikā viņi man raksta, šonadēļ es viņu runājos, viņi teica tā, Ines, tu nevar iedomāties, cik es esmu laimīgi, es atkal esmu uz augstiem papēžiem. Protams, ka viņi turpina lietot visu produktu. Un man mammai arī krūts vienkārši rezultāts ir locītavām. Tāpēc, ka bija tā Mega pa vienai 3 reizes. Mega jālieto daudz. Par Igor Nano, pats arī man draugi par tiem gariem svētkiem. Ja nu kādreiz sanāk, tad Igor Nano un Defon XL klātījumi nākošā dienā. Žēl, ka Daiflaitis ir pazudis. Jā, tas arī ir labs. Direset negribas saldums un mazākas porcijas riktīgas. Direset ēda pa vienai 2 reizes dienā plus vēl. Jā, un tur somā. Kā par somā? Ulfiņa, konkrētīti. Bet par Iceberry kādam ir rezultāts? Man klientei vienai ir ļoti labs rezultāts. Viņa bija nenormāli trakēja katrā ziņā. Viņa bija Eģiptē, viņa nokļuva slimnīcā, tāpēc, ka bija nenormāls cistīta apsinājums, 40 grādu temperatūra. Un viņu sabaroja ar antibiotikām, un viņi pēc tam vēl ielēca jūrā un peldējās, jo taču ir aizbraukuši ceļojumā un atgriezās atpakaļ. Un mēs arī stādījām viņai programmu, viņai no Iceberry ir vienkārši lieliski rezultāti. Nu, plus vēl viss cits programmas. Nu, es domāju, varbūt ir kādam kāds ātrais jautājums. Par to tabulu tā. Asinsvadu uzlabošana. Jādara ir viss, lai panāktu asinsvadu elastību. Tātad antioksidants, kā antioks, granatīns, vineks, jā, jūs varat viņus mainīt. Paks būs jebkurā gadījumā, jo paks mazina spasmus. Un taukskāps ņemat Megu. Un varat arī viņu mainīt ar beauty, ar Braimafleksu, jo asinsvadi ir arī, ziniet, klāt ar vienu kolēģi šodien teica, šajā vietā nebeidzās asinsvadi, ja? Viņi ir arī galvā, jo ļoti bieži ir tā, ka cilvēks aizbrauc uz slimnīcu, viņam pārbauda asinsvadus, viņam tur vajag šuntēšanu, taisīt kaut ko. Nu, viss, kas ir izdarīts, paiet laiks, izrādās, ka viņam galvas asinsvadiem ar kaut kādu problēmu. Es saku, es līdz šitai vietai tikai pārbaudu, ar šitā tālāk nevar, tur ko, nav vairs asinsvadi. Devas, nu tad mums ir atsevišķi jāparunā. Jā, Mega no 3 līdz 5 noteikti. Antioks 1 reiz 3 noteikti. Paks 1 reiz 2 noteikti. Seniors 1 uz vaknāk. Nu un jāpaskatās, kas ir vēl blakus. Jo vieni paši asinsvadi nebūs problēma. Ja jums ir jautājumi kādi, mēs noteikti tiksimies pēc tam, un katram ir līdz kāds cilvēks, kas jūs uz šeit ir atvedis. Un viņa uzdevums ir sakārtot jūsu programmas tā, lai pēc iespējas ātrāk jums būtu šie rezultāti. Un jūs arī no katras reizes, no programmas uz programmas mācītos paši līdzi.
Un 2002 mēs esam izpildījuši visu savu programmu. Es gribu ļoti pateikties visiem tiem cilvēkiem, kas šodien ir atnākuši, un tāpēc es šeit lūdzu priekšā visus to, kas šodien šeit ir runājuši. Tātad Irina, tātad Inga. Paldies, ka jūs nācāt mūsu komandā. Paldies, ka jūs, Lilita, Santa, Jūris ar Irinu, tātad Linda, šeit, Zinta, Irina, Juris. Aija. Kur ir Aija? Aija, lūdzu, nāci šeit. Santa, Vineta. Kas mums šeit trūkst? Šeit Ginta un Ines. Tātad Ines. Tātad Ginta priekšā. Tātad mēs jau vairāk kā 4 mēnešus, 4, 5, 6 mēnešus strādājām vienā kopā lielā komandā, jo mums ir ļoti vērtīgi mūsu struktūra cilvēku rezultāti. Un arī šoreiz mēs izveidojām kārtējo pasākumu ar ļoti lielu mērķi, un tāpēc mēs apmēram mēnesi strādājām pie katra tā uzdevuma, kas katram šeit ir jāizdara. Un es domāju, kā jūs domājat, šis pasākums bija vērtīgs, bija izdevies? Jā. Mēs esam ieguvuši vienu tādu ļoti vērtīgu lietu, ko jūs varbūt šobrīd nemanat, ir tas, kad mēs esam katram aiz mums, kas uzstājās, mums ir vēl šeit zālē klātesoši cilvēki, kas neuzstājās, bet mums ir tie, kas mūs var tūlītās pat dublēt. Un tas bija arī viens no tādus lieliem pārbaudījumiem mums šodien, kad šeit zālē, varbūt jūs neredzat visas, bet daži pārstāvi mums ir, kas neuzstājās, bet viņi ir ļoti lielu darbu ielikuši savā personības izaugsmē. Un mūsu komandas kopijā lietā. Paldies par lielāko! Unikālie ziedi ir mūsu komandas autoras, mākslinieces Vinetas darbs, tātad paldies Vinetas! Par to, ka no ikdienas rūpēm un darbiem un savām problēmām tu varēji tik daudz atkal veltīt laiku, lai šo lielo pasākumu veidot kopā ar mums. Māksliniece, zinātniece, mums tu visiem vienmēr esi bijis tas prāts augstākais vitamīns, kā cik es atceros no vitamīniem, ir augstākais tas, kas kārto mūsu tās mazās molekulas. Kad jau tagad mums ir 3. mēnesi, notiek katru otrdien, ceturtdien mūsu online konferences. Aizpagājušā ceturtdienā mūsu kabinetā bija grandios cipars, jā, mums bija 34 cilvēki no visas pasaules valstīm, un mēs vadījām skaistu veselības dienu skopa produktu. Un es zinu to, ka šādā pasākumā, ja Lilita, mēs lūgsim tevi, lai tu tā kā mēs vienreiz runājam pilnu ar laiku tev par šo roksprādzi, par šo pedagoģisko spēju iedot cilvēkām vienkāršā valodā saprotamu to metālīti, kā sauc par roksprādzi, lai mēs vienkārši droši atdot savu naudu, likt uz rokas, noņemt tikai pirts laikā, vannā, un lai mēs savu roksprādzi varētu dāvināt cilvēkiem, dāvināt viņiem iespēju lietot, tas ir piedāvāt, lai viņi un vispār būtu drošībā šeit. Lilita, es pat arī varētu ilgi runāt un ienākus mūsu vidē kā jauns, varētu teikt, skolnieks, un jau tādā pašā laikā skolotājs. Es zinu to, kad mēs braucām uz maskām, mēs runājam ļoti daudz par to, ko produkts dara un kā viņš strādā. Un es zinu to, ka man vajadzēja 15 gadus, varbūt tev arī vēl vajadzēs kādu laiku, lai tu izprastu visu to, ja, ko mēs runājām, kas ir jāsaprot, lai būtu tā lielā drošība, patriotisms visam tam, un tā lielā ticība tieši šim produktam. Ja? Bet tas, ko tu esi iedevusi mums sapratnē par visiem jauniem produktiem, ja, tā ir bijusi tāda milzīga izaugsme.